Šitā čakras mēs tīram. Attīri. Tev jau arī vajag. Kā tev tur to čakru tīrīšanu un tautu dēlu tēlu iet kopā? Čakros tūlīt tā, ka būs Tev arī. tautu dēlu. Muguriņi tagad pagriez un var pārējos. Mahmud padžigai. Nu, kas tur notiekās, Ingund? Kas tev tur notikās, ko? Visas čakras atvērās. Nevajadzēja vērt vaļā aizbraukt uz Spāniju, un kas to zina pēc mēneša, tas nesanāk. Atčakros tagad vaļā. Karstasinīgie spāņi, jokaidī, runās vien spaņiski. Nu, tur jau... Espanjola. Cauri. Sadedzini visus, viņi tādēļ bija domā. Nē, negjās, mūturām kādu. Es jau Mahmud padžigai. O, kur tad tu tādu indiāņu daiktu dabūji? Krokodilu mednieks. Dandijs tu mums tagad esi? Paiet nost, ka nedabūtu. Suņus biedē. Izdalamies, lai aplītītu. Kad dūmos, Valērijas varbūt var dūmos pastāvēt. Kā baltais. Kā baltais. Vai nebūs balss? Kas var piebiedroties dzied līdzi? Tu tikai to, ko visi zina, dziedi. Ir dziesma, kuru dzied pie šī ugunskura. Un tāpēc, ka mēs esam atnākuši un tāpēc, ka ir rudens, saule iestājusies rudens punktā un to mēs dziedam, ko darīja mūsu tēva un sentēva svētbirdzīsim pie svētakmeņiem. Sajāja brāmaņi, augstajā kalnā, sakāra zobenus, svētajā kokā, svētajam kokam, deviņi zāri, ik zara galā, deviņas lapas, ik lapas galā, deviņi ziedi, ik zieda galā, deviņas ogas, atskrēja bitīte, paķera vienu, aiznesa tāljūrā, Māras šupulīti. Разгорись огонь, освещай игрей, на все души тронь, силою своей, истинной любовью. Un tagad uguns ir iesvētīta. Patiesie vārdi, ar patieso mīlestību uguns tiek iesvētīta un agos savu pirmu avota dzīvības funkciju. Un mēs esam tagad rudenī. Un mūsu tēvi ir svinējuši jauno gadu šajā laikā. Jaunais gads ir sācies tieši šodien. Forši! Cik mēs reizes sasvinēsim tagad? Daudz! Ko daļa tev nosvilst?
Tagad var Varu spiest? lai iedegās un tad mēs taisīsim tālāk.